Dievs atbrīvo uzdevumus un autoritāti. Tu piedzīvosi Dieva autoritāti, spēku. Tu jūti nemieru, jo tu izjauksi autoritāti, kurā Dievs tevi ved. Tu izjauksi autoritāti. Iemesls, kāpēc šī sezona pēkšņi liekas nepatīkama, traucējoša, mulsinoša, apjukums, jo tu tiec izdzīta ārā. Tu tiec ar spēku sūtīta. Dzinējspēka sistēma. Tā ir debesu dzinējspēka sistēma, kas tevi virza, dzen uz priekšu. Dievs saka, tu tiec stumta. Dievs tevi stumj, Svētais gars tevi stumj. Patiesībā tas savienots ar brīvību. Kad pasaule dzen, stumj kaut kur, tas ved uz nāvi, bet kad tu sāc just stumšanas spēku no debesīm, tas ir spēcīgs. Tā ir stumšana. Kā Mūzum Dievs teica, kāpēc tu lūdz, saki, lai tie sāk doties, kustēties. Vairs neslēpies lūkšanā, bet sāk doties. Izstiep roku un skaties, sarkanā jūra sadalīsies. Dievs nestumj tevi apspiešanā, Dievs tevi sūta ārā. Kad tu tiec izņemta, izrauta no vietas un tiec sūtīta uz vietu, tā ir atbrīvošana. Tu tiec izrauta no vietas, bet iestrēgusi ieiet. Jūties nemierīga. Dievs izgaismo nemieru, ko jūti tiklīdz iekāp autoritātē. Identitāte nav bez autoritātes. Sākumā ir autoritāte. Dievs sāka šo lietu ar tevi autoritātē. Jēzus saka, šo autoritāti, ko esmu saņēmis, es dodu tev, kad sūtīja mācekļus. Viņš tos nesūtīja bez autoritātes. Dievs nenodibina autoritāti bez identitātes. Tu jūti apjukumu, nemieru, un tā nav dēmoniska aktivitāte. Tas ir tevis pašas gars, prāts, griba un emocijas. Sāk just tavu garu. Tavs gars tiek izvilkts ārā. Dievs to dara. Dievs saka, tu jūti šo spēku, neredzams spēks virza tevi uz priekšu. Tāpēc tad, kad tu atskaties atpakaļ, tu atkal jūti nesaskaņas. Un momentā, kad sāc iet, tur ir miers, jo tur ir Dievs. Dievs kustās. Viņš vienmēr iet uz priekšu. Dievs vienmēr skatās, kur viņa autoritāte var tikt pausta, un kad atrod vietu, miers ir nodibināts. Jūties pacelta. Tā ir viņa autoritāte. Tu atskaties, tu jūti nesaskaņas. Tā ir kā sadursme. Tas ir tāpēc, ka tas nesadara, neatbilst. Vairs nav harmonija tur. Nav vienotība tur. Lai arī cik smagi tu censtos, tur nekad nebūs harmonija, jo vienotība ir svētajā garā. Tu runā ar cilvēku, kurš ir apņēmies nesekot svētajam garam. Nav nozīmes, ja tevi sauc par kristieti. Cilvēki sauc sevi pēc viņa vārda. Ir tas, no kurienes rodas problēmas. Tie jūtas paštaisni pret tevi, bet tu esi svētā gara vadīta, un tu tiec sūtīta ārā. Kā Jēzus, manas avis zin manu balsi, jo es runāju ar tām un vedu tās ārā. Nav saderības, tāpēc tu tiec sūtīta. Tur, kur tu iepriekš iederējies, tur vairs neiederēs, tāpēc, ka tu tiec sūtīta. Tā ir zīme par autoritāti. Tas ir pierādījums. Autoritāte nāk pār tavu dzīvi. Šeit rodas konflikts. Šis konflikts ir zīme par manu autoritāti pār tavu dzīvi. Tā nav zīme, ka esi neveiksminiec. Tā ir zīme par manu svaidījumu, saka Dievs. Tā ir zīme, ka esmu tevi izvēlējies. Dievs nodibina autoritāti tavā dzīvē. Dievs tevi nekad nesūtītu ārā, nenodrošinot autoritāti. Ja tu strādā valdības labā un tiec izsūtīta, tevi nekad nesūtītu ārā bez autoritātes. Tā persona kļūs par paplašinātāju valdībai. Ēles vārtiem tos nebūs uzvarēt. Kad tevi sūta tevi autoritātē, ar autoritāti, ar legālām tiesībām. Tā ir dzinējspēka sistēma. Mēs esam ceļš, ko Dievs iet. Viņš meklē vietu nodibināt viņa autoritāti. Tāpēc tu jūti garā. Tu tiec sūtīta, jūti šo dzinējspēku, jūti šo smagumu par tavu dzīvi, jūties nemierīga.
Tu atklāsi autoritātes sēdvietas. Cilvēki ir okupējuši autoritātes sēdvietas reliģiskajā sistēmā. Dievs sūta tevi izjaukt.